Nejaušību karaliene, tā es arī gribētu, ka mani sauc, jo nejaušības es patiešām ļoti dievinu. Varbūt tāpēc, ka savā dzīvē pirmos gadus man visu laiku bija jāattaisnojās, ka kaut kas notika nejauši. Un daudzas lietas tādas manā dzīvē ir bijušas, tostarp arī profesija. Tā profesija, pie kuras es esmu nonākusi, jo tad, kad es biju maziņa, es nebiju sapņojusi kļūt par radio dīdžeju, es sapņoju būt par aktrisi. Bet es arī gribu teikt, ka nejaušības noteikti ir iespējas, ko jūs savā dzīvē varat sastapt, bet tās neaizstāja mērķtiecīgu darbu. Jo citā gadījumā, tad, piemēram, Šekspīrs varētu būt sēdējis, es pieņemu tā laika dīvānā un vienkārši mētājis pret sienu tos makaronu burtiņus, un gaidīs, kad vienā brīdī tur kaut kas jēgpilns izveidosies, piemēram, Romeo un Džulieta. Nē, visam ir jābūt mērķtiecīgi un darbīgi, un par to es jums vairāk mazliet savas runas laikā pastāstīšu. Tātad, es piedzimu, uzaugu un dzīvoju sabiedrībā tādā pašā kā jūs, pat tajā pašā kā jūs, kura gadu gaitā ir nonākusi un varbūt tādas vērtības mūsos dēstījusi un likusi dzīvesziņu, kurai pa pamatu ir tādas diezgan apšaubāmas patiesības. Nu, piemēram, 7 reizes nomēri un tikai tad nogriez. Mūsdienās tas vispār absolūti vairs nekur nedara. Un tas pats arī ir 7 reizes padomā un tikai tad saki. Un ziniet, varbūt kāds arī spēja atcerēties to situācijas, ka tādos bezmiega naktīs vai arī tieši pirms iemigšanas tu jau laidies miegā un tad acis kā pogas. Bāc, toreiz es varēju pateikt tā. Nu, principā tu esi 7 reizes apdomājis, 7000 reizes apdomājis un tikai tad pateicis. Vēl patiesība, kas man ļoti patīk no latviešiem, nesaki hop, pirms neesi pārlecis. Kad tad? Kad tieši mūsu senči mēdza teikt hop? Tajā brīdī, kad pārleca, tad viņi hop. Un varēja gadīties arī, ka ir mazliet par vēlu. Tas pats arī neesi par korķi visām pudelēm. Es pēc savas pieredzes teiktu, esiet par korķi visām pudelēm, esiet par vāku visām burkām, ejiet visur, kur jums šķiet, ka varētu būt interesanti, ka varētu kaut ko jaunu uzzināt, piesakieties darīt kaut ko tādu, ko nekad neesat darījuši, gūstiet kaislīgu pieredzi no tā, ko darat un realizējiet tās iegūtās prasmes un zināšanas savā dzīvē. Vēl mums ir tādas foršas idejas, kā labs nāks ar gaidīšanu, ja, vai, piemēram, visam savs laiks. Tāda sēdi tad pēc idejas, pēc latviskās dzīves ziņas, sēdi dīvānā un gaidi. Kaut kas labs noteikti nāks. Pavērs durvis, tad eņģeļa gaisma iespīdēs, vēl necelies, nesaki hop, pirms neesi pārlecis. Tad kāds ienāks un piedāvās tev kaut ko kolosālu, tu to saptīs 7 reizes apdomājis, ka tas tiešām ir tā diezgan ok. Un tad vēl padomāsi, vai līst vai nelīst, jo tu jau tā kā nelien par korķi visām pudelēm. Nu, apmēram tāda sēdošā cilvēka filozofija mums tiek ielikta. Vajadzēja vairākus miljonus gadu, lai mēs izveidotos par homo sapiens, jeb cilvēks saprātīgais, un tad mēs nonācām līdz cilvēks sēdošais. Jo tas ir riktīgi ērti. Bet patiesībā mūsdienās visam pamatā ir darbība, kustība un darbošanās, un viss arī notiek daudz ātrāk. Es atceros, ka vidusskolā, lai pretendētu par vidusskolas parlamenta to galveno to meiteni, pašpārvaldes vadītāju, man jāizskaidro iemesls, kāpēc es to gribu darīt, bija tik ilgi, kamēr manās rokās nodeg sērkociņš. Tagad, ja mēs iztēlojamies kaut kādu TikTok video, es jau būtu pārslēgta pusē. Tas, kamēr nodeg tavās rokās sērkociņš, tur pusi dzīves var apdarīt. Tur jau var iemīlēties, apprecēties, izšķirties un atkal apprecēties. Jo mums ir ātrā ēdināšana, ātrā apģērbi. Ja? Viss tā industrija, visas industrijas spiež uz to, lai mēs ātrāk tiekam visu laiku tā ātrāk dzīti kaut ko darīt. Un patiesībā mums šai kustībai ir jāļaujās un
tā kustība un darbība, tā ir tā iespēja nejaušībām. Fantastiska vide. Tas man vienmēr šķiet kā tādā, varbūt tagad es izklausīšos mazliet sena, bet ir tāda spēle Mario. Un, lai dabūtu tās naudiņas, ko tu ar galvu izdangā, bāc, es ceru, ka jūs tagad mani nepārprotat. Tā tiešām ir forša spēle. Bet tur ar galvu dangā betonu. Bet tur nāk ārā naudiņas un kaut kādas zvaigznītes, kuras tu pēc tam vari izmantot. Bet tas darbojas tikai pie nosacījuma, ja tu ej ar to cilvēciņu uz priekšu. Tā kā tā kustība ir ļoti svarīga, lai kaut kas notiktu un varētu notikt nejaušības. Līdzīgi ir ar brīnumiem. Runā, ka brīnumi notiek tur, kur tiem tic. Un jo vairāk tic, jo vairāk tie notiek. Tā es gribētu teikt arī par nejaušībām, ka nejaušības var ar jums atgadīties tikai tad, ja jūs esat kustībā. Un tam pasaulē patiesībā ir arī ļoti daudzi spilgti piemēri. Ir cilvēki, kuri ir kļuvuši par aktieriem, sākumā to negribot, tikai ejot līdzi čomam, kurš gribēja iestāties, un viņus uzņēma, un mēs par viņiem runājam, mēs par viņiem domājam. Un Edvards Pāvils, aktieris pret savu gribu. Jā, tagad bija fantastiska filma, redzama par to. Vēsturisks leģendārs personības. Piemēram, Ņūtons. Par gravitāciju aizdomājās, gulēdams zem ābeles, brīdī, kad viņam uzkrita ābols. Es meklēju vēsturiskus faktus šai situācijai, vai arī pierādījumus, lai saprastu, kā viņš tur nokļuva. Skaidrs, ka katrs no mums var izdomāt attiecīgi savai fantāzijai vairākus veidus, kā cilvēks var aizmigt no zem ābeles. Labi ieravējot, ja bišķi pagura, varbūt grābjot lapas, varbūt pēc 3 diennieka nāca mājās no zinātnieku konferences, netika līdz durvīm, sieva bija kaut kur citur nolikusi atslēgu. Varianti tūkstoši. Es pat nezinu, vai Ņūtonam ir sieva. Bet pateicoties šim gadījumam, ka viņš aizmiga nevis savā gultā, bet zem ābeles, esot kaut kur no kaut kurienes noteikti nākdams, pateicoties tam, mēs esam bišķiņ vairāk zinoši par gravitācijas jautājumiem. Tā kā tāda kustība ir ļoti svarīga. Un par kustību mums vajadzētu būt savā dzīvē ne tikai atbildīgiem, mums savās dzīvēs tā kustība tā visu laiku būtu jāveicina. Jo Vonegūtam ir tāds fantastisks citāts, ka mēs esam uz šīs zemes, lai pendelētos apkārt. Un neļaujiet nevienam iestāstīt jums pretējo. Pendelēties apkārt, tas ir fantastiski. Es varētu būt, ja es jau nebūtu patrone nejaušībām, es būtu pendelēšanās patrone. Un pendelēšanā, ziniet, nav tikai ballītes, kaut gan arī ballītes ir fantastiskas. Ballītes ir fantastiskas tādā ziņā, ka jūs varat satikt cilvēkus. Un Vidzemes augstskolā es mācījos, ļoti arī pabeidzu, kas varbūt arī kādam šķiet pārsteigums. Bet ar šo diplomu es neesmu pagaidām dabūjusi nevienu darbu. Pilnīgi jauns diploms, svaigs, tikko no Valmieras, neizmantots. Bet 15 gadi jau kā es esmu profesionāla sabiedrisko attiecību speciāliste. Bet ko es par sevi? Te ir doma tāda, ka mums bija viens kurs pie viena pasniedzēja. Es neatceros kursus, man liekas, neatceros arī pasniedzēju. Bet es atceros, ka kladē man bija tikai viens vienīgs ieraksts. Konferencēs galvenais ir kafijas pauzes. Protams, tāpēc, ka es nāku no nabadzīgas vides un man vienmēr ir gribējies ēst. Bet otrs iemesls ir tas, ka tur tu vari satikt cilvēkus. Tur tu vari satikt līdzīgi domājošus cilvēkus, jūs varat kaut ko foršu uzzināt. Tāpat tās ir arī ļoti daudz citas vides, kur to var izdarīt. Satikt, mācīties un tad izmantot. Izmantot gan satiktos cilvēkus, gan gūtās zināšanas. Pilnīgi bez bažām izmantojiet cilvēkus. Izmantojiet cilvēkus, ja ne, viņi izmantos jūs. Man to es pat izdomāju, nav jau tā vienmēr. Bet es, piemēram, ļaujos arī tagad, kad es esmu pieaugusi, es ļaujos, ka man izmanto profesionāliem nolūkiem, saprotams. Un tad, kad jūs to esat izdarījuši, tad jūs atkal jau sākat citā līmenī. Satikt, mācīties un izmantot. Un, zinat, tas jau sākas ģimenē. Satiekamies, saprotam, kurš ir mamma, kurš tētis, mācāmies un izmantojam.
Brāļus, māsas izmantojam ģimenē, tad pēc tam pagalmā. Aha, kurš ir kurš, satiekam, mācāmies, izmantojam. Augam tālāk, tas jau ir skolā. Satiekamies, mācāmies strādāt komandā, grupā, viens no otra, un tad to izmantojam. Un tad tas tālāk aiziet jau uz darba vidi un jau pavisam citā līmenī. Tātad visu laiku tie līmeņi mainās, bet tikai uz augšu. Un varbūt, ka šos līmeņu to bainību var saukt arī par karjeras kāpnēm. Ja? Bet galvenais, ka izaugsme būs. Jo aktīvie cilvēki, tie, kas pendelējas pa dzīvi, viņi nepaliek pagalmā. Aizbrauciet uz saviem bērnības pagalmiem. Aizbrauciet. Ja jūs satiksiet kādu no viņiem tur vēl sēžam smilškastē un cepam kūkas, tad tikai tāpēc, ka viņš gaida to labo, kas nāk ar gaidīšanu. Visādi citādi aizrautīgi cilvēki aizrauj ar savām idejām, aizrauj citus un aizrauj sev līdzi. Un aizrauj arī prom. Tātad no viena līmeņa uz nākamo, paši sevi. Un man bija situācija arī tad, kad es biju tajā pagalmā un atbrauc viena draudzene, kura pastāstīja par to, kā viņa ir šajā laikā augusi un ko viņa jau dara. Un tas man tik ļoti aizrāva, ka es arī sapratu, ka es gribu darīt līdzīgi. Tikai tad tas nozīmē, ka man ir jādara vairāk. Jo nejaušības patiesībā var būt divjādas. Kā providence, ja, kā kaut kādu augstāku spēku sūtīt notikumi, kur tu esi pilnīgi pārliecināts, un tas nejauši nevarēja notikt. Nu, piemēram, es tiktu pie tik skaista uzvārda. Man ļoti daudzi prasa, vai tas ir mans skatuves vārds. Nē, tiešām tāds čalis mani apprecēja. Tas, jā, bet tā ir tāda providence, jo nejaušība, tas esot, Dievs mēģina palikt anonīms. Un otrs veids, ka nejaušības ir kā likumsakarīgu darbību rezultāts, tā kā domino, ja? Ka tu nogāz vienu to kauliņu un tas gāž nākamos, un tas izskatās kā veiksme. Ja mēs skatāmies tikai uz panākumu daļu, kā uz aizbergu, kur redzamā daļa ir sabiedriski visādi pasākumi, kontakti, apbalvojumi, prestižs pasākumi un vietas, ko apmeklēt, bet patiesībā tam apakšā ir ļoti, ļoti daudz darba. Daudz darba, vēlme darīt un nemitīga atrašanās tādā kustībā un darīšanas stāvoklī. Visu laiku būt darbības vārdam. Nu, lūk. Un bieži vien tas arī ir brīvprātīgi. Vismaz es savā dzīvē esmu pieredzējusi to, ka darbojoties, darot, ļoti bieži par to arī nemaksā. Bet tas ir pilnīgi saprotami, kamēr tu esi jauns cilvēks un vispār cilvēks, kurš grib pamēģināt kaut ko jaunu kādā sfērā, ir skaidrs, ka tas tev uzreiz netiks atalgots ar kaut ko milzīgu. Esot jābūt 10 000 stundu kādā nozarē darot, pavadītām, lai tu varētu būt profesionāls. Un tad jau tu vari sākt par to prasīt arī naudu. 10 000 stundu. Ja tu to dari pirmo reizi, neviens tev par to nemaksās. Ja? Un tās 10 000 stundas tu vari sakrāt brīvprātīgi, ejot, piedaloties, darot, ejot atkal, kļūdoties, satiekoties, mācoties un augot. Nu, lūk, un viena darbība noteikti novadīs pie nākamās. Un šajā ceļā tās zvaigznītes, ko jūs ķersiet un spraudīsiet sev, tādas kā mazas ordenīšas, kā apbalvojums, kā gandarījumu, tās būs tās nejaušības. Ļoti bieži tās, kas viena novadīs pie nākamās. Un noslēgumā es ilustrēšu to ar nelielu piemēru no savas dzīves, kur es sākumā, atnākot uz Rīgu, domāju, kā strādāt, un parādījās konkurss par vietu radio, jauniešu radio, kur bija jāuzvar internetā, tur balsoja par vienu vai otru, un tad caur to balsošanu es tiku uz radio. Es aizgāju uz radio, saku, es esmu gatava strādāt. Viņas man saka, ļoti labi, bet mums jau tev nav ko dot. Ja tu gribi, tu brīvprātīgi sestdienās vari 1 stundu nākt vadīt raidījumu, bet tev par to nemaksās. Es viņiem saku, ziniet, labi! Es sāku tur darboties, tur mēs visi darbojamies, prasa, kurš grib aiziet uz Eiropas Savienības māju, pastāstīt par mūsu radio? Es saku, ziniet, jo pārējie negrib, jo par to nemaksā. Kurš gribēs uztaisīt ekskursiju jauniešiem par radio? Par to maksā? Nē, es. Un tad es to daru, un tad pēc tam aizslēdzas tas jauniešu radio un iznāk cita stacija, Radio SVH Kurzeme, kur viņi saka, Sandra, tu biji tāda gan darbīga, tāda kaut kāda, tev patīk, nāc te pastrādā. Es saku, labi. Kas tur, kas tad tur man ko neaiziet?
3 gadus tur darbojos, un tad jau lēnām, es jau tagad esmu prime timā 7 gadus no rītiem tajā pašā foršākajā laikā, kurā vispār ēterā varētu cilvēks gribēt būt. Un šodien es vienam savam kolēģim pie kafijas automāta teicu, es braukšu stāstīt par profesiju kā nejaušību. Un viņš tā, vai tad tev tāda ir? Jā, man tāda ir, jo es taču gribēju būt aktrise. Bet, mīļie draugi, tā nejauši pendelējoties apkārt, es arī esmu aktrise. Vismaz man pašai tā pilnīgi viennozīmīgi šķiet. Jo viens mans cits kolēģis, kuram lai vieglas smiltis pirms kādu laiku, kad es ierakstīju reklāmas rādio ar savu tipisko Madonas akcentu, viņš man teica, zini, Sanda, tu esi kaut kāds sapnis par Ameriku. Ne tev valoda, ne tev izskats, bet pasties, kā izsities. Mīļie draugi, paldies, lai nejaušības jūsu ceļā!